Gaujas Nacionālais parks ir dibināts 1973. gadā kā pirmais nacionālais parks Latvijā un otrais vecākais Baltijas valstīs. Nacionālais parks ir viens no populārākajiem turistu galamērķiem Latvijā un visā Baltijā. Prieks redzēt ceļotājus. Nesat nosaluši? Ārā -20. Iesim sildīties? Ejam! Nacionālā parka dabas izglītības centrā Vecupītes, kas atrodas Kocēnu pagastā netālu no Valmieras, interaktīva ekspozīcija ļauj iepazīties ar parka dabas vērtībām, dažādām dzīvotnēm un to augu un dzīvnieku pasauli. Šeit ar praktiskiem vingrinājumiem iespējams uzlabot savas zināšanas par dabas vērtībām un uzzināt vairāk par apskates objektiem parka teritorijā. Mēs visi esam Gaujas Nacionālā parkā, un dabas izglītības centrs Vecupītes ir tieši šeit. Un šeit ir dabas izglītības centriņš, kur mēs mācām par dabu gan bērniem, gan pieaugušiem, gan tādiem ceļotājiem kā jūs. Bet šeit var redzēt, cik parks ir liels. Gauja vien plūst vairāk kā 90 km Nacionālā parka teritoriju. Netālu esošais Sietiņiezis Gaujas labajā krastā ir viens no interesantākajiem ģeoloģiskajiem veidojumiem Latvijā. Kas tas ir? Kas tas pa veidojumu? Tas ir no bitēm. Domā, bites tur izveidojuši? Jā. Jānis, kā vērīgākais no mums, bija dabas izglītības centrā izlasījis stāstu par Sietiņieža nosaukuma veidošanos. Viena versija vēsta, ka Sietiņieža nosaukums radies no tuvējo māju nosaukuma, bet otra, ka Sietiņiezis savu nosaukumu ieguvis pateicoties pelēko bišu veidotajām alām, jeb sietiņa smilšakmenī. Sietiņiezis ir lielākais balto smilšakmeņu atsegums Latvijā un unikāls ar to, ka te atrodamas neparastas smilšakmens formas – alas, nišas un stabi. Gaujas Nacionālā parka teritorija aptver vairāk nekā 90 000 hektāru lielu platību Gaujas posmā no Valmieras līdz Murjāņiem, un tieši smilšakmens ieži Gaujas un tās pieteku krastos ir viens no interesantākajiem apskates objektiem parkā. Gaujas senielējas garums Nacionālā parka teritorijā ir 95 km, un tās dziļums sasniedz 20 metrus, bet pie Siguldas pat 85 metrus. Senielēja veidojusies pirms apmēram 350 miljoniem gadu Devona periodā. Šajā laikā Latvijas teritoriju klāja jūra, un atsegumos redzamie smilšakmens un dolomītu ieži veidojušies no senās jūras senastajām iežu daļiņām. Ziemā Gaujas Nacionālais parks apmeklētājs vilina ar ziemas sporta priekiem. Kalnu slēpošanas un snowboarda fani pulcējās dažādās trasēs, kas Gaujas ielejā izvietotas no Valmieras līdz pat Siguldai. Parka teritorijā atrodamas arī labiekārtotas distanču slēpošanas trases, bet aizsalušās ūdenskrātuves piesaista gan lielus, gan mazus slidotājus. Un kas gan var būt romantiskāks par slidošanu ar skatu uz viduslaiku pili? Cēsu pusē var aplūkot arī daļu no Gaujas Nacionālā parka bagātīgā kultūrvēstures pieminekļu klāsta. Ja interesē vēsture un arheoloģija, var doties uz Āraišiem un aplūkot Ezerpili, ko 9. un 10. gadsimtā apdzīvojuši latgaļi. Savukārt, koka arhitektūras cienītāji var apmeklēt 18. gadsimtā celto ungurmuižu ar tās daudziem arhitektūras un mākslas pieminekļiem, ko grazno unikāli sienu un griestu gleznojumi. Pavasaris Nacionālajā parkā katru gadu nāk ar jaunu sparu. No plašā apkārtnes baseina Gaujā un tās pietekās saplūst kūstošā sniega ūdeņi. Gaujas pietekas, Amata, Raunis un Līgatni ik pavasari pulcē ūdens turisma fanus, kas upē dodas ar visdažādākajiem peldlīdzekļiem. Bet pati Gauja vai ik pavasari maina savu tecējumu.
Palūkojoties kartē redzams, ka Gaujas ceļš cauri Nacionālajam parkam ir vienos līkumos. Parka teritorijā upe met 98 lielākus un mazākus lokus. Upes līkumu, jeb meandru garums ir no pārsimts metriem līdz pat 2 kilometriem. Straumes senastie koki, zari, smiltis un pērnās zāli pavasara palu laikā var radīt aizsprostvojumus, un upe meklē sev taisnāko ceļu. Tā pārauj meandru šaurākajā vietā, un no bijušā upes līkuma izveidojas vecupe. Palu laikā vecupes savienojas ar Gauju, un zivis var iepeldēt no upes vecupē un otrādi. Vecupēs ir stāvošs un silts ūdens, tādēļ tā ir labvēlīga vide zivju mazuļu attīstībai. Te labprāt liksto arī pīles, un pastāvīgi dzīvo un saimnieko bebri. Laika gaitā vecupes pamazām aizaug un kļūst par palieņu pļavām vai zāļu purviem. Pavasara palos pārplūstošās Gaujas palienes vasarās kļūst par fantastisku savvaļas ziedu paradīzi, taču tā ir tikai viena no parkā atrodamajām dzīvotnēm. Tieši dažādība ir tas, kas dara Gaujas Nacionālā parka teritoriju tik īpašu. Nacionālajā parkā 47% teritorijas aizņem dažādu tipu meži. Te atrodami arī purvi ar tiem raksturīgiem augiem un dzīvniekiem, neskaitāmi ezeri un, protams, pati Gauja un tās pietekas. Parkā sastopamas gandrīz 900 augu sugas. Gaujas Nacionālo parku apdzīvo 149 putnu sugas, arī tādas īpaši aizsargājamas sugas kā melnais stārķis, rubenis, mednis, daudzas dzēņu, ērgļu un piekūnu sugas, dzērves, dzilnas, zaļās vānas un pupuķi. Parka teritorijā reģistrēti 48 zīdītāju sugu pārstāvji, tā skaitā brieži, aļņi, lūši, ūdri, meža caunas, lielie susuri un 12 sikspārņu sugas. Vairākās bioloģiski īpaši vērtīgās teritorijās, Nurmižu gravās, Roču mežā, Inciema senkrastā un Sudas purvā, izveidots rezervātu zonas, kur dabas procesi noris netraucēti. Gaujas Nacionālā parka plašumi ir vilinājuši ceļotājus jau kopš 20. gadsimta sākuma. Un ne tikai tāpēc, ka parka teritorija priecē ar skaistiem dabas skatiem. Te atrodas arī virkne ģeoloģisku un kultūrvēsturisku objektu. Gaujas Nacionālā parka teritorijā Smilšakmens atsegumos atrodamas 2/3 Latvijas alu. Pazīstamākās no tām ir Gūtmaņa ala, Velnala, Lielā Ellīte, Pēterala un Kalējala. Savukārt daudzās muižas, pilskalni, baznīcas, senkapi un amatnieku sētas stāsta par Gaujas Nacionālā parka teritorijas bagāto vēsturi. Pazīstamākie no parka kultūrvēstures objektiem ir 13. gadsimtā celtā Turaides pils pie Siguldas un Unguru muiža un Āraišu ezerpils Cēsu pusē. Vasarā Gaujas Nacionālā parka teritorijā ir ko darīt gan aktīvas atpūtas entuziastiem, gan ģimenēm ar bērniem. Var jautrā un raibā kompānijā doties laivu braucienā pa Gauju. Asu izjūtu cienītājiem iespējams izmēģināt gumiju lēkšanu no gaisa tramvajiņa Siguldā. Ģimenes ar bērniem var doties uz kādu no daudzajām dabas takām un aplūkot parka dabas objektus. Bet klasiskās mūzikas cienītājiem ir pieejami brīvdabas koncerti un operas izrādes. Apmeklētāju parkā netrūks nevienā gada laikā, taču par vienu no skaistākajiem parka apmeklējuma brīžiem uzskata zelta rudeni, kad Gaujas ielej krāsojas zeltītos un sārtos toņos. Skaistos skatus var vērot arī no upes, un laivotāji iecienīts ir Gaujas posms no Ķūķu krācēm līdz Līgatnes pārceltuvē.
Gauja ir labi zināma lašu un taimiņu nārstošanas vieta, tāpēc 2013. gadā uz tās pieteks Līgatnes upītes uzcelts jauns zivju ceļš, kas ļauj zivīm doties grūtajā ceļā augšu pa straumi. Vēlos rudeņos nārstojušās zivis varot vērot arī mazajās Gaujas pietekās. Gaujas Nacionālā parka inspektors Jānis Bušs mums parādīja vienu no šādām upītēm – Tildurgu. Mazās upītes visās, kur ir teiksim tā gultni un oļi, ir potenciāli šī nārstošanas vieta. Visās arī zivis tad arī nāk iekšā. Un kad tas notiek parasti? Tas viss ir atkarīgs no laika apstākļiem un dabas, bet pamatā tas ir oktobris, novembris. Tie mēneši, kad lašveidīgās zivis, laši un taimiņi, tad meklē šo ceļu uz nārsta vietām un dodās Gaujā, tālāk uz pietekām un mazākām pietekām. Līgatne, pateicoties daudziem apskates objektiem, ik gadus uzņem tūkstošiem apmeklētāju. Viena no apmeklētāju iecienītākajām vietām ir Līgatnes dabas takas. Tur var vērot plašos voljēros mītošos Latvijas savvaļas dzīvniekus. Tos ikdienas apstākļos gadās ieraudzīt visai reti. Siguldā zelta rudeni baudot, ik gadu ierodas tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju un viesu. Un pēc mūsu jaukajiem ceļojumiem skaidrs ir viens. Gaujas Nacionālais parks ir vieta, kur labā kompānijā ir ko darīt jebkurā gada laikā.